te neviena diena nepaiet bez kāda nebūtu pārsteiguma no Trumpa puses. Pavisam nesen viņš savā sociālā tīklā Truth Social, kas pieder viņam, publicēja interesantas bildes. Tagad var apskatīties tās bildes, kas ir principā diezgan liekas kaut kāds neliels tāds viegls ārprāts vai tāds Napoleona sindroms laikam. Viņš rāda tur, ka Amerika tagad sastāv no ASV, Kanādas un Grenlandes. Tas ir tas, ko viņš tā kā atklāti tā runā. Bet tas nav nekas jauns, tāda viņa politika. Principā vienkārši kārtējais tāds wow efekts. Bet par ko es vairāk gribēju pateikt un parunāt ir tas, ka Trumps nesen ir izveidojis, pareizāk sakot, jau kaut kad novembrī pagājušā gadā viņš bija izveidojis saucamo miera padomi, kas ir kaut kāda organizācija, kura ir tā miera padome, ir domāta, lai varētu ieviest mieru Gazā. Bet cik es saprotu un tā nedaudz papētīju, tad viņš to vēlāk grib izveidot tā kā plašāka organizācija, kas varētu aizvietot laikam apvienotās nācijas vai kaut kas uz to pusi. Tātad, kas ir komiski šajā visā? Trumps ir aizsūtījis miera padomes, lai kļūtu par tiem locekļiem, ir aizsūtījis uzaicinājumu Krievijas diktatoram, Baltkrievijas diktatoram, tad viņš aizsūtīja uzaicinājumu Makronam, Makrons to noraidīja, cik es saprotu. Tad viņš ir aizsūtījis uzaicinājumus arī daudziem citiem vadītājiem, valstu vadītājiem. Cik es lasīju, tad tiek plānots, kā arī Zviedrija, Norvēģija un kas tur, kam viņš vēl ir sūtījis, ir noraidījis. Kāpēc tas viss ir komiski un smieklīgi? Tāpēc, ka tajā saucamajā miera padome viņš tur būs kā tāds karalis, kurš izlems, vai viņam ir vienīgajam veto tiesības. Ja? Tātad, ja kāds, piemēram, no locekļiem kaut ko ierosinās vai balsos viņi tur, tad viņš vienpersoniski varēs pateikt, ka tava balss neskaitās. Tāpēc, ka viņam kaut kas tur liekas ne tā, kā vajag, kā viņam gribētos. Vēl jau vairāk tie uzaicinātie miera padomes locekļi ir domāts, ka viņi tur ieņems to vietu uz 3 gadiem. Bet, ja tu gribi kļūt par pastāvīgu locekli, tad tas maksā $1 miljardu. Un, cik es saprotu, jāmaksā tā nauda ir tieši Trumpam, jo viņš to naudu pārvaldīs kā karalis. Jo pēdējā laikā viņš sevi starp citu arī saukā par tarifu karali, tagad oficiāli ir pārsaucis. Un kas ir diezgan interesanti, ka ASV arī aizsardzības departaments tagad tā kā saucās tā kā kara departaments. Ja? Vairs nav nekāda aizsardzība un miers, tagad būs karš. Tas viss ir, protams, arī smieklīgi, ja tas nebūtu vienlaicīgi arī nedaudz biedējoši. Visvairāk biedē tas, ka ASV ir īstenībā normāla sistēma izveidota. Viņu konstitūcija parāda dažādas mehānismus, kā var ierobežot šitādu patvaļu. Un viņu kongresam ir, viņu kongress ir tā kā mums Saeima. Un viņiem ir diezgan liels pilnvars, ja viņi gribētu, viņi dažādi varētu ierobežot to Trumpu, bet ir dīvaini tas, ka viņi šobrīd tā kā apmēram kā Krievijas dumā tajā domē, ka tur tas viss ir teātris pa lielam. Viņi it kā balso, bet viņi balso tā kā virspavēlnieks to pavēl. Starp citu, esmu ievērojis arī to, ka skatoties dažādas video un lasot internetā, ka tagad Amerikā daudzi žurnālisti, pat žurnālisti vēl varbūt ne tik ļoti, bet viņu aizsardzības ministrs Pīts Heksets un vēl bija kaut kur es pamanīju, ka viņi Trumpu dēvē par virspavēlnieku, commander in chief.
Un tas ļoti, ļoti korelē ar to, kā Krievijā mīl dēvēt viņu diktatoru. Viņi arī viņu dēvē par virspavēlnieku. Galvenais komandieris tur ir. Nu, tā kaut kā tas liekas, var sakot, sakosim tālāk, skatīsimies, kā tā saucamā miera padome attīstīsies un ko viņi vispār tur Gazā plāno darīt un kā viņš tur to mieru plāno ieviest. Nu, savā laikā viņš bija uztaisījis tur multenīti kaut kādu, kurā viņš tur sabūvējis ir viesnīcas, kūrortus un arī tādu lielu statuju no zelta, lai tie gazieši varētu viņu pielūgt kā zelta teļu, acīm redzot. Vienkārši tas ir tā. Tas, jā, bišķiņ tā. Es nezinu, kā savādāk, lai es to visu reaģēju, kā tikai caur humoru. Nu jā, bet ja nopietni, Eiropa ir ļoti, ļoti jādomā par alternatīvām metodēm un jāveido kaut kādas stratēģijas, kā mēs varam kļūt autonomi no Amerikas, jo es sāku ļoti, ļoti apšaubīt, ka viņi ir uzticams partners. Tāpēc, ka ja tu nevari uzticēties partnerim 100%, tas uzreiz nozīmē, ka tu viņam nevari uzticēties. Un kaut kā tā. Paldies, ka noskatījāties. Līdz nākamajai reizei.